Māju varēja satīrīt. Nu, es jau varēju satīrīt. Papā, nu, gandrīz. Samet uz visu istabas vidu. Nu, kā pa darbu? Negribu runāt nemaz. Baisi. Nu, kas tas ir? Piedod, nu, gadās, nu. Tev vienmēr gadās kaut kā, man nekas nevar gadīties. Paklausies, tu pat to zupu pagaršoji? Nē, kas ir? Es nezinu, ko tu tur esi sabērus iekšā. Man liekas, tu varēsi mierīgi netaisīt ēst. Katru vakaru paēdīšu darbā un tad nākšu mājās. Ja tev tas par grūtu. Es arī uzaicināju Moniku un Rinaldu uz vakariņu. Kā rīt? Tu man paprasīji? Es nevaru rīt, es nevaru paspēt rīt. Bet es jau viņus uzaicināju. Zini, ko tad pats arī taisa vakariņas, pats arī kop māju un pats viņus uzņem. Labi. Es ceru, ka rīt vismaz māja būs kārtībā un tas, ko tu uztaisīsi, būs vismaz apēdams. Labi. Nomierinies. Es teicu, cik es esmu mierīgs. Man liekas, ka tu sāc palikt taisni tāds pats kā tavu māti. Es nesaprotu, kā tavs tēvs viņu spēja paciest. Pilnīgi jokos! Mīķēlis aizmīg? Jā. Paklau. Nu, tu vienmēr saki, ka es nemāku pildīt mātes un sievas pienākumus. Un tad tiešām pārņem šausmīgi draņķīgi sajūtas un liekas, ka neko nemāku, nekas nesanāk. Man tiešām gribas, lai tev kādreiz ir pamats lepoties ar mani, ar maniem darbiem. Un tad, kad es kaut ko daru un nesanāk, un es jau pats zinu, ka nesanāk, un tad tu man vēl tā kaut kā pasaki, un tad... tad es kaut kā to sanervozējos par daudz. Kā tu neko neproti? Es, piemēram, es abrīnoju visas lietas, kuras tu dari, uzreiz dara ar tādu azartu un tādu aizraušanos. Tāpat arī mācības, piemēram.
Es nezinu, es laikam nemāku to. Es nemāku to kaut kā izpaust, man liekas, es visu laiku runāju par kaut ko negatīvu. Un to labo es aizmirstu pateikt. Es saprotu, jā. Es kaut kā runāju vienmēr tādu tiešu valodu un droši vien, ka nepareizi, nezinu. Jebkurā gadījumā es nekad neesmu gribējis tevi kaut kā aizvainot vai kā. Tu jau vari, tu varētu, tā kā, piemēram, es kaut ko tādu tev saku vai tādu, kas tev aizvaino vai kā. Tu man vari pateikt tagad, stop. Tā, tiešām ļoti žēl. Jā, bet... Man pašai neliekas, ka es esmu tāds šausmīgi agresīvs un histērisks cilvēks, kas kā kastā metas otram virsū. Un droši vien vienkārši tādās strīdu situācijās man vajadzētu vienkārši apklust, aiziet otrā istabā, noskaitīt līdz 100 un tik tad nākt atpakaļ ar tevi runāt. Jā, bet man arī gribētos, lai tu pats saproti, ka daži tādi izteikumi man aizvaino, un kad es jūtos pavisam draņķīga. Un vēl pie tā viss, ka tu pats jau zini, ka tev nesanāk. Jā, un tad, kad droši vien mums vajadzētu vienoties, ka tad, kad es tev saku stop, visvairāk nevārdu, ka tu tiešām apklusti. Un tu izveidotos kaut kādu tā klusuma pauzi, kuras laikā varbūt es nenonāktu līdz trauku plēšanai. Jā, tu teici, ka tu apzinies savus trūkums. Man ir tāda sajūta, ka es ar to vien dzīvoju. Nekā darbā neiet viss. Sajūta, kad priekšnieks visu laiku uz pirkstiem skatās. Es pat neatceros pēdējo reizi, kad mēs bijām 2-1. Miķels tad liels. Varbūt, ka mēs viņu varam vienkārši kādam, pa kādai reizē kādam atstāt un veltīt laiku mazliet sev. Piemēram, tas man liekas būtu ļoti normāli, ja vienreiz nedēļā, piemēram, es aizietu uzspēlēt tenisu, mierīgi, priecīgs pārnākt mājās un neviens man neko nepārnest par to. Un atkal citreiz es paņemtu Miķelu paauklēt un tu varētu iet ar savām draudzenēm tur uz saviem kosmētiskiem saloniem, kur tev tur gribās. Un vienreiz nedēļā mēs visi 3 varētu veltīt laiku tikai sev. Labvakar. Tu, Linda, atkal sapņēmi kavējies pie skatlogiem, ja reiz tik vēl pārvodies mājās? Vakars taču sastrēgu. Autobus gaidīja apmēram stundu. Nosalta, ka tāds tiks. Kur puika? Ļauj bērnu pagulēt. Viņš jau tā slikti līdz nakti. Liet, ka tu nevari veltīt pietiekoši daudz laika vakaros savam bērnam, ja tu vienmēr esi tik nogurus. Tev pat nav jāstrādā pilnu slodzi un jāved bērns pie auklītes, ja reiz es to uzņemos. Šis gan nav īstais laiks dientusē. Viņa atkal nevarēs dabūt gulēt līdz 12. naktī. Ko tu nopirkt pelmenis? Tu zini, kāda gaļa tur ir iekšā? Zirga gaļa tur ir iekšā. Man garšu. Pat tu esi kā pelmenis. Par laimi mazdēliņš šāda vecmāmiņas gatavot kārtīgi mājas ēdienu. Neapvainojies, jā?
Tu esi atkal pieņēmusies svarā. Tu domā, ko tu ēdi. Piemēram, tai Margaritai no augšējā stāva, kur nesen izšķīrās. Viņai ir 3 bērni un modelis figūra. Tā Margarita būtu mūsu laimoņa gaumē. Kad mūsu primadonā kā miķojas ko? Tu mūsu oficiāli atkal pārstrādājusies. Tu liec mani mierā! Vai tāda ir tā pēcdzemdību depresija? Lai manuprāt, ir tiešām jauki, ka tā mamma palīdz un viņa pieskata puiku. Bet tu atkal izlikies nedzirdam tad, kad viņa man kritizēja kā māte. Un viņa visu laiku liek man justies, ka es esmu pilnīgi nederīga mātes pienākumu veikšanai, bet es esmu Gustava mamma, un es vislabāk zinu, kas viņam vajadzīgs un kad viņam tas ir vajadzīgs. Un padomā, kā es jūtos tad, kad viņa atļāvās teikt, ka tu metot acis uz citām sievietēm, tāpēc, ka es lūk esot atkal pieņēmusies svarā. Ak, Dievs, atkal viņa jauc gaisu. Man liekas, ka es to līdz sajūkšu prātā, Tu saproti, tu vienkārši nepievērst tam uzmanību, Tu man patīc tāda, kāda tu esi. Es nemaz negribu kaut kādu skelētu sev blakus, Tu to zini. Es nesaprotu, kas viņai vispār ir pret tevi. Tu tagad viņai... Tu nestrīdies ar viņu, tu nekad pretī viņai nerunā. Redz, varbūt tur jau ir tā problēma. Es nekad neesmu viņai pateikusi, kā es jūtos. Es nekad neesmu sevi aizstāvējusi. Vienmēr esmu ļāvusi sev tiranizēt. Un varbūt tu arī varētu kādreiz tomēr man aizstāvēt. Man brīžām liekas, ka es vienkārši ienīstu tavu mammu. Piedod, es nekad neesmu varējis tev kaut kā to normāli pateikt, bet man tik ļoti nepatīk dzīvot kopā ar taviem vecākiem. Es to izturēt nevaru. Es jau pati sev sāku riepties, man nepatīk, kādas esmu kļuvusi, bet es tāda neesmu. Es tevi ļoti mīlu, bet šitā dzīvot es nevaru. Es vienkārši es neesmu laikam mācējis kaut kādā veidā iejusties tajā tavā situācijā, bet tu saproti, ka galvenais ir tas, ka es negribu tevi zaudēt. Labi, viss vienkārši jāsliek kaut kādā secībā. Redz, es visu mūžu esmu bijis kaut kā ārkārtīgi, un droši vien, ka par daudz pateicīgs saviem vecākiem, un droši vien tāpēc arī neesmu ievērojis, ka tev dažkārt viņi nodara pāri, un ka tev dažkārt tas ļoti sāp. Es zinu, ka tur kaut kas ir jāmaina. Tas vienīgais veids, kā es to redzu, tas ir tas, ka mēs ejam un atrodam pašu savu dzīvokli. Jā, tāpēc, ka ir tik bieža situācija. 3 pret 1. Tu savienojies ar saviem vecākiem un ir tā sajūta, ka tu arī esi pret mani. Bet mēs esam ģimene. Mums diviem vajadzētu nostiprināt savas attiecības. Mūsu savienībai vajadzētu būt stiprākai, un tad nekas nebūtu jāskaidro. Es domāju, tavu vecāku vienkārši to redzētu, un viņi sāktu to respektēt. Un arī tavu mammu sāktu izturēties savādāk, es tā domāju.
Zaķīti. Tu zini, cik ir pulkstenis? Jā, es zinu, cik ir pulkstenis. Kāpēc tu vēl neguli? Tu esi pamanījis, ka tev ir ģimene. Tu varētu vienreiz uzņemties lielāku atbildību. Ģimene? Pasaka, kādu ģimeni tas bērns vispār vēl nav piedzimis? Es nesaprotu, kāpēc man būtu visu laiku jāsēž mājās un jāskatās, kā tu man. Tu neko nesaproti. Es nesaprotu, ko te vispār ir ko saprast. Tiklīdz tev tajā grūtniecības testā parādījās 2 strīpiņas, tu uzreiz kļuvi par kaut kādu trūlu cāļmātu. Savu, ka man līdz kaklam, man ir apnikus tā vīdēšana un čīkstēšana, saprati? Es vispār, es neko tev vispār pa prātam vairāk nevaru izdarīt. Zini, es pasaku, es neesmu tev mēģinājis kaut kā izklētēt. Zini, ko, Kārli? Ai, ej tu nost! Es zinu, ka es rīkojos nepareizi, bet es nezinu, vai es varēšu atteikties no savas brīvības, pie kuras es esmu pieredzis. Saprotu, ka es te mīlu ļoti, bet tas sīkais... Es neesmu nekāds parauga tētiņš. Saprotu, man ir bail. Man šausmīgi bail. Jā, kā tas tev būtu nojautus? Nē, es jau domāju, ka tu man pamatīsi un ka tev būs cita sieviete. Es arī... Es rīkojos sautīgi, es vien pati pieņēmu lēmumu, ka bērnam ir jānāk pasaulē. Man vajadzēja pajautāt tavu viedokli. Piedod, es esmu rīkojusies egoistiski, bet man tik ļoti gribas bērniņu. Man liekas, ka tu tiešām būs labs tēvs. Man arī tev ir jālūdz piedošana, bet tu varētu to mūsu ģimenes liksdeņu varbūt iekārtot kaut kā bišķi lēnāk. Vienkārši, lai es arī tev tiek līdzi. Tu neapvainojies, bet kaut kā pēdējā laikā man šausmīgi grūti tev tuvoties. Tu visu laiku it kā nepievērs man uzmanību, visu laiku aizbildinies ar bērnu. Es nezinu, tu esi palikusi tādu mātišķu. No vecās trakās mājas vispār nav palicis pār nekas. Es te jūtos nepiederīgs tam visam, nu. Tad, kad mēs mīlējāmies, arī vienīgais, ko es domāju, man ir bail, ka es kaut ko nenodaru tam bērnam. Man liekas, es esmu jau greizsirdīgs uz viņu, pirms viņš ir piedzimis. Jā, mēs jau tikko esam sākuši dzīvot kopā. Mēs pat pazīstam viens otru neilgu laiku, un mēs abi vispār neesam saskārušies ar ikdienu. Mēs neesam iemācījušies dzīvot divatā, kad mēs tūlīt būsim trijatā. Es saprotu. Bet varbūt, ka mēs varam lūgt kādam palīdzību. Tu varētu atnākt līdz man uz tām grūtnieču nodarbībām, un mēs varētu parunāt ar vadītājiem. Varbūt tiešām mums var palīdzēt. Tev atkal izziņa? Jā. No kā? No darba biedra. No vīrieša vai no sievietes? Tev nepietiek, es pasaku no darba biedra. Kungs, tev nekad nav interesējis mans darbs. Iedod man to telefonu. Es teicu, iedod man to telefonu. Šeit. Rīt kontrolēju. Protams, ka izdzēs. Atdod man telefonu. Atdod!
Kā šovakar iet manām vismīļākajām rociņām? Dikti ilgojos un nevaru vien sagaidīt rītdienu. Mūsu vietā, parastajā laikā, dod ziņu. Tavs nerātnais. Ko tas nozīmē? Tas taču smalka. Kas viņš tāds ir? Vai nav vienalga? Paklausies, tu nenāc man klāt. Nevajag man nepieskaries ar savām rociņām. Nē, vispār jau ir labi, ka tu izlasi. Man jau bija atmicis melot. Jā, es mīlu citu. Es tev vienīstu. Es nesaprotu, ko tas tips tev var dot tādu, ko es nevaru. Tas man pazemojas. Es ģimenes labā daru visu, kas ir manos spēkos. Kāpēc tev vienmēr ir par maz? Es esmu atteicies no pilnīgi visu, man nav nekā sava egoistiski tāda tā kā tev. Es vienmēr esmu domājis, ka mēs esam tāds stabils, noturīgs pāris. Acīm redzot, es esmu kļūdījies. Bet es arī jūtos neapmierināta mūsu attiecībās. Mūsu ģimene un nevajadzīga. Tu vienmēr esi mēģinājis pierādīt, ka tu esi labāks tēvs nekā es māte, un tu tāds arī esi. Un es nekad neesmu varējis turēt tev līdzi. Un jā, es zinu, es esmu emocija cilvēks, man sākumā aizrāva tev prātīgā izturēšanās pret pilnīgi visām lietām, un tad man tas sāk kaitināt, un man sāk šķist, ka tu neatsaucies. Man katrā ziņā, kā sievietes tev atsaucības sen neesjūtos. Nu tagad es saprotu, jā, kāpēc mūsu attiecības tā ir nogājušas greizi. Es nekad neesmu redzējis, kad man vecāki, piemēram, apskautos. Viņi vienmēr dzīvoja tā kā brālis ar māsu. Un es uz viņiem skatījos, un es sapratu, ka es gribu taisni tāpat. Tāpēc, ka es redzēju, ka viņi ir laimīgi. Bet es taču mēģināju runāt ar tevi par mūsu attiecībām, par to, kas tajās nav kārtībā, par mūsu problēmām, bet tu jau izlikies man nedzirdam. Un man nekas cits neatlika, vienkārši izvairīties no šīs nomācošās situācijas. Saprotu, es tavā klātbūtnē smoku nost. Var jau būt, ka mēs ap divi esam izvairījušies no tās problēmas, tikai katrs savā veidā. Es, piemēram, visu savu laiku un visu savu enerģiju veltīju bērniem, un tāpēc es aizmirsu par tevi. Man kaut kā likās, ka tas, ka tu esi, tas ir tā pašsaprotami. Es tev sarunājos visas tas rieveklības, es pats jūtos tagad tā kā neliec. Saprotu, ka tu man esi iedūru uz dūns mugurā. Es nezinu, vai es kādreiz tev varēšu to piedot. Bērnu dēļ es tev to mēģināšu darīt. Kaut gan uzticēties es tev laikam vairs nevarēšu nekad. Es gan neesmu gatava mēģināt kaut ko vērst par labu tikai bērnu dēļ. Tās ir mūsu abu attiecības, kuras nav kārtībā. Un ja kaut ko mēs mainām, tad abi divi.
Šo sestdienu, svētdienu mēs ar Markus brauksim pie manas mammas. Tu varēsi mierīgi pavadīt laiku kopā ar Andru un Lauru. Ko tu teici? Nu, kas atkal ir par lietu? Mēs taču sarunājām, ka šonedēļas nogalu mēs pavadīsim visu kopā kā viena ģimene. Tie ir tavi un tavas bijušās Lauleņas bērni. Tu to vienmēr tā uzsvers, viņiem neko nedrīkst pat aizrādīt. Un piedod, bet es negribu savus retos brīvos brīžus pavadīt kopā ar taviem bērniem un noskatīties uz viņu skabu ģību. Tu esi pieaugusi, bet viņi ir bērni. Viņiem jau tā neklājas viegli. Oi, kam tagad viegli? Man arī ir grūti, viņi visu piecūko, visu savādi. Domā, ka te ir nezinu kāds kūrots. Un visu nakti viņi nosēž pie datora un tu nekā viņiem nesaki. Un starp citu, tad, kad viņi ciemojas pie mums, tu nekad ar mani nemīlējies. Hans ar ārā, tu atkal sāksi veco dziesmu. Man tā liekas, ka mēs vienreiz jau visu izrunājām. Tu zināji, ka man ir bērni, ka man viņi ir svarīgi. Tad, kad tu izvēlējies man, tu izvēlējies arī viņus. Kungs, nu es taču nezināju, ka sāksies šitāds haus, tas taču ir kaut kas šausmīgs. Labi, pietiek. Tur ir durvis, tu vari braukt uz saviem laukiem, bet Markus palika šeit, pie ģimenes. Markus brauks man līdzi, tāpēc, ka viņš ir mans bērns. Un tu vari palikt kopā ar savējiem, saprati? Raimond, ir tiešām aizvainojoši, ka tu man pilnīgi atstāji novārtā līdz ko pie mums ierodas tavu bērnu. Turklāt nav bijusī Lauleņa pa brīdim zvanu, un jūs vēl pieminat bijušos laiks. Nē, es saprotu, jums ir jāsazvanās bērnu dēļ, un arī dažreiz jātiekas, bet es kaut kā jūtos nepiederīgi šai ģimenei. Bet es gribētu, lai mums ir ģimene, tev, man un mūsu bērni. Es visu laiku domāju, ka viss ir kārtībā. Piedod, ja es esmu tevi kaut kā aizvainojis, bet varbūt mums biežāk vajadzēja mēģināt izrunāties par to, ko mēs katrs vēlamies un kā mēs katrs jūtamies. Saprot, es gribu ģimeni, bet es gribu, lai arī mani bērni tam visam ir piederīgi. Es saprotu, ka mēs sākām attiecības no dažādām pozīcijām, bet mums vajag mēģināt vienalga iejusties otrā ādā un mēģināt saprast vienam otru. Es mīlu tevi. Es arī mīlu tevi, bet vai tas nozīmē, ka man automātiski ir jāmīl tavi bērni? Es cenšos, bet man brīžiem šķiet grūti rūpēties par 3 bērniem, sevišķi, ja tikko man bija jārūpēs tikai pašai par sevi. Man liekas, ka es netieku galā. Es netieku līdz tik ātrām pārmaiņām. Bet nav jau runa par to, ka tev vienai būtu jārūpējas par 3 bērniem. Es taču arī tev palīdzu tā kā māku, un Laura un Andris arī pietiekami lieli. Viņi varētu palīdzēt tev, piemēram, uzkopt istabas. Es vienkārši visu laiku domāju, ka tev pašai patīk saimniekot, un tāpēc es nejaucos nekādā veidā tavos plānos. Man liekas, ka bērni arī jūtas mazliet atstumti. Varbūt, ka mums vienkārši vajag sadalīt pienākumus. Varbūt, ka mums jāpadomā, ko darīt, lai tu justos labāk. Un kā tev saprasties ar maniem bērniem. Nē, tavi bērni ir ļoti jauki, sevišķi, ja viņi vēlas tādi būt. Bet es gribētu mazliet ietekmēt to, kā ir jāuzvedas pie mums. Un būtu ļoti jauki, ja tu man vairāk atbalstītu tad, kad viņi ir pie mums. Un es negribu viņiem būt mamma, viņiem viena ir, bet es varētu būt ļoti laba pamāte. Es gribu, lai man ir tiesības viņiem palūgt sakārtot istabu pēc tam, kad viņi tajā ir spēlējušies. Es gribu, lai mūsu mājas paliek mūsu mājas pat tad, kad pie mums ciemojas Laura ar Andri. Un man liekas, arī viņi daudz labāk pielāgotos, ja būtu skaidri noteikumi. Droši vien, ka tev ir taisnība. Mēs varētu parunāties kopā ar bērniem par to. Saprot, es neko citu nevēlos. Es gribu vienkārši, lai viss nokārtotos.